Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sveicināti, mīļie draugi! Manā kanālā mani sauc priesteris Jēkabs Rodions Doļā. Un šajā video, tie, kas varbūt jau esat redzējuši pirmo daļu, mēs turpinam katru otrdienu, 13 otrdienu garumā gatavoties Svētā Antonijas svētkiem. Tā ir ļoti senā tradīcija, kas pazīstama vairāk starp Itālijas katoļiem, taču arī Latvijas katoļiem Svētais Antonijs nav svešs, un man gribas jūs iepazīstināt šai svētē jubilejas gadā ar Svēto Antoniju, lūdzoties tā, kā mums piedeva lūgties un gatavoties Svētā Antonija sanktuārijas Padujā. Tāpēc tagad sāksim mūsu lūgšanas pārdomas, bet pirms mēs tās uzsāksim ar Svēto Krustazīmi, ļaujiet man aicināt jūs pierakstīties šīm kanālam. Tādēļ jums vajag ielūgoties, ierakstīties YouTube ar izveidotu uzvārdu lietotāju profilu, un tad jūs varat pierakstīties šim kanālam un obligāti uzspiest arī zvaniņu, lai pēc tam, kad iznāks jauns video nākamā otrdien, vai arī cits video par citu tēmu, jums atnāktu paziņojums jūsu kanālam. Nospiediet laiks un aizējam Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Tagad, mīļie draugi, turpināsim mūsu lūgšanas un pārdomas par Svēto Antoniju šai viņam veltītajā 13 otrdienu lūgšanā. Piesauksim Dievu ar Svētā Antonija aizbildniecību, lai viņš izlietu par mums savu žēlastību pēc katra lūguma. Kopā lūgsimies, gods lai ir Tēvam. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par evaņģēlija apustuli, dāvā mums ar viņa aizbildniecību, stipru un pazemīgu ticību, un dari, lai mūsu dzīve saskan ar ticību, ko apliecinām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par miera un brālīgas mīlestības celtnieku, uzlūko vārdarbības un kara upurus, un dod, lai šajā nemierīgai un spriedzes pilnajā pasaulē mēs būtu drosmīgi, nevardarbības, cilvēces attīstības un miera liecinieki. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Dievs, kas Svētajam Antonijam dāvāja dziedināšanas un brīnumu dāvanu, dāvā mums dvēseles un miesas veselību, dāvā mieru un mierinājumu tiem, kas uzticas mūsu lūgšanām, un dari mūs pieejamus kalpošanai slimajiem, vecajiem un nelaimīgajiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas Svēto Antoniju esi padarījis par nenogurstošu evaņģēlija sludinātāju, tu viņu sūtīji uz cilvēku ceļiem, sargā savā tēvišķajā žēlastībā ceļotājus, bēgļus un emigrantus, pasargā viņus no visām briesmām un vadi viņu soļus pa miera ceļu. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Visvarenais Dievs, kas Svētajam Antonijam esi dāvējis atkal savienot pat no miesas atrautus locekļus, apvieno visus kristiešus savā baznīcā, kas ir viena un svēta, un liec viņiem dzīvot vienotības noslēpumā, lai viņi būtu viena sirds un viena dvēsele. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Kungs Jēzu, kas svēto Antoniju esi padarījis par lielu garīgās dzīves skolotāju, dari, lai mēs atjaunotu savu dzīvi saskaņā ar evaņģēliju un svētlaimes mācību un darītu mūs par garīgas dzīves veicinātiem saviem brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvēja nesalīdzināmo žēlastību turēt tevi kā bērnu savās rokās, svētī mūsu bērnus, lai viņi aug labi un veseli un dzīvo svētajā dievbībā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, žēlsirdīgais Jēzu, kas svētajam Antonijam dāvēja gudrību un dāvanas, lai viņš ar sludināšanu un svēto kalpošanu vadītu dvēseles uz svētumu. Dāva, lai mēs ar pazemību un ticību tuvotos izlīgšanas sakramentam, lielai tavas mīlestības dāvanai pret mums. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, svētais gars, kas svētajā Antonijai esi dāvājis baznīcu un pasaulē izcilu svētās mācības skolotāju, dari, lai visi, kas kalpo plašsaziņas līdzekļos, sajustu savu lielo atbildību un kalpotu patiesībai mīlestībā un cieņā pret cilvēka personību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas esi pļaujas kungs, ar svētā Antonija aizbildniecību sūti savā laukā daudzus cienīgus konsekrētos un priestarus, piepildi viņus ar savu mīlestību, dedzību un augstsirdību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Jēzu, kas esi aicinājis pāvestu būt par visu ganu, augsto priesteri un patiesības un miera sludinātāju, ar svētā Antonija aizbildniecību atbalsti un mierini viņu, viņam uzticētajā misijā. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Ak, Dievs, trīsvienība, kas svētajam Antonijam dāvēja žēlastību iepazīt un mīlēt un godināt jaunavu Mariju, Jēzus māti un mūsu māti, dāva, lai mēs vienmēr droši tuvojamies viņas mātišķajai sirdī, lai labāk kalpotu, mīlētu un godinātu tevi, kas esi mīlestība. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Kungs, kas svētajam Antonijam ļāvi mierīgā garā doties pretī savai māsai nāvei, vērs mūsu dzīvi pie tevis, palīdzi mirstošajiem, dāvā mūžīgo mieru mūsu mirušo brāļu un māsu dvēselēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Paldies, mīļie draugi, par šo kopīgo lūgšanu, bet tagad mēs turpināsim ar pārdomām par kāda cerības liecinieka dzīvi. Tas ir siciliešu Itālijas priesteris Giuseppe Puglisi. Man pašam pērn maijā bija iespēja apmeklēt Palermo pilsētu, kur Palermo katedrālē var atrast viņa kapu ar daudzām zīmēm, cik viņš ļoti ir godināts tautas vidū. Bet tagad iepazīsim, kāpēc Padujas svētvieta vēlas, lai mēs uzsākam tieši ar šo cerības liecinieku, šo mūsu 13 otrdienu lūgšanas svētceļojumu.
Svētīgais Giuseppe Pugliese. Giuseppe, jeb itāliešu valoda draudzīgi vienkārši Pino, jeb latviski Jāzeps, bet Pino ir tāds saīsināts vārds, kuru lieto starp draugiem ģimenē, bet viņu tā sauca visi Don Pino, priesteris Pino. Giuseppe Pugliese bija itāļu katoļu priesteris, dzimis 1937. gadā un miris 93. Taču jāsaka, ka viņš nav miris dabīgai nāve. Dzimis 15. septembrī 7. gadā, arī 15. septembrī 93. gadā, turpat, kur ir dzimis Palermo, viņš ir bijis nogalināts. Viņš kļuva pazīstams ar savu darbu Palermo Brancaccio rajona, kur viņš cīnījās pret mafijas ietekmi, īpaši cenšoties pasargāt jauniešos no mafijas ietekmes. Pugliese organizēja sociālos un izglītības projektus, kas palīdzēja mazināt mafijas darba spēka pieplūdumu un atklāti kritizēja mafijas darbības. Viņa aktīvā nostāja pret mafiju noveda pie viņa slepkavības, kuru izpildīja mafijas algotņi viņa 56. dzimšanas dienas vakarā. Pugliese tika atzīts par mocekli, kura nogalināja naida uz ticību dēļ. 2013. gadā tika viņš beatificēts. Viņš tiek godināts kā debesu aizbildnis tiem, kas cīnās ar korupciju un mafiju. Mīļi draugi, man šeit gribētos piebilst, ka bieži uzņemot Itālijā sveceniekus no Latvijas, man nākas pamanīt, ka mūsu cilvēkiem vārds mafija nesaka ko briesmīgu. Mēs mēdzam par to pajokot, mums tas ir tādu anekdošu objekts. Taču, kad mēs smaidam pieminot mafiju, itāļi dzirdot šo vārdu ļoti noskumst, paliek ļoti nopietni. Un, kad es pajautāju manam itāļu vienam draugam, kāpēc, viņš teica, mafija nav joki. Mafija iznīcina cilvēku dzīves šeit Itālijā. Mafija iznīcina visveselas pilsētas, paverdzina cilvēkus, padara viņu dzīvi neciešamu, neļauj iestāties jebkādai kārtībai. Tā ir paralēla valsts kārtība, kura nosaka, kam būs labi tam, kas atļausies darīt noziegumus. Tāpēc itāļi pēckara gados pieliek visas pūles, lai mafijai liktu galu, un baznīca vien atbalsta šos cilvēkus, drošsirdīgus, patiesības cīnītājus. Pāvests pat ir izsludinājis ekskomunikāciju, izslēgšanu no baznīcas visiem, kas ir piederīgi mafijai. Cīņa vēl nav gala, un mafija ir daudz upuru. Un mēs tagad iepazīstam kādu cilvēku, kurš šajā cīņā par patiesību, par cilvēka brīvību ir ticis nogalināts. Nogalināts tāpēc, ka ir priesteris, kurš ir sludinājis Dieva vārdu un vēlējies padarīt labāku viņam uzticīgo dvēseļu dzīvi. Es vēl gribu pastāstīt kādas vēl detaļas par tēva Giuseppe dzīvi. Viņa dzīves pētnieki pamanīja, ka viņa dzīve sastāv no 3P burtiem – Pino, Pugliese, Palermo. Un tas pats 15. septembris, gan dzimšanas, gan nāves diena. Šis liecinieks, kuru mafija nogalināja viņa 56. dzimšanas dienas vakarā, apvieno pazemīgo vienkāršību, līdzīgu zeme apslēptam kviešu graudam, kas ar varonību atdod savu dzīvi. Tāda varonība piemīt cilvēkam, kurš visu savu dzīvi atdod mīlestības dēļ. Viņš dzīvoja noziedzīgā pasaulē un nabadzīgajā rajonā,
kur, kā viņš rakstīja savam bīskapam, vispirms jāpasaka, kas tur ir, visa pārējā trūkst. Taču tieši tāda bija priesteri Pino cerība – rūpēties par mazajiem, iztēlojoties, ka tā citādas nākotnes sēja. Ja katrs kaut ko dara, tad var pateikt daudz, viņš teica. Tagad iepazinuši šo ticības liecinieku, viņa smaida stiprināti, uzdosim arī sev dažus pārdomu jautājumus. Viens no Dona priestera Pino moto bija: jā, bet uz kurieni? Vai jūs kādreiz esat sev jautājuši, kur ved jūsu izvēle? Pajautāsim arī mēs sev, kur ved mūsu izvēles? Kāda cerība ved mūsu lēmumus? Jo varbūt mūsu lēmumus vada mūsu vilšanās, cerības trūkums. Priesteris Pino darīja savu dzīvi pieejamu kā kviešu grauds un maize. Un kur tu esi gatavs mīlestības dēļ zaudēt vai atteikties no ieguvumiem? Cerība ir stādīt kokus, kuru ēnā mēs nekad nesēdēsim, saka viens sens sakāmvārds. Kādas mazas cerības sēklas jūs varat iesēt zemē šodien? Mīļie draugi, lūgsim Dievu. Dievs Tēvs, Tu esi mums devis tik daudz Tavas mīlestības pierādījumu. Kā mēs varam Tevi nemīlēt par to? Ak, Dievs Dēls, vai mēs Tevi nemīlēsim, pat panesot upurus, jo Tu mums esi devis piemēru? Tāpēc ielej mūsu sirdīs savu žēlsirdības garu, lai tas mūs savieno ar Tevi, mūsu dievišķo brāli, un ļauj mums sirsnīgi mīlēt Tēvu. Āmen. Piesauksim svēto Antoniju. Mīļo svētais Antonij, palīdzi mums būt garadedzīgiem, kā priesteris Pino Puļīzi, kas nekad nejutās jau sasniedzis galamērķi, bet vienmēr pazemīgi turpināja ceļu. Palīdzi mums sēt cerību, zinot, ka mēs saņemsim ražu debesu valstībā. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mīļie draugi, tiekamies nākamā otrdien, lai top slavēts Jēzus Kristus.